Latgales potnieku kopīgo darbu izstādes notiek jau 30 gadus. Šogad šī izstāde pēc 5 gadu pārtraukuma atkal tiek rīkota Rēzeknes novada Feimaņa pagasta kultūras namā. Šajā izstādē apmeklētāji var aplūkot Latgales keramiķu veidotos traukus, kā arī vietējo rokdarbnieču tautisko motīvu rokdarbus. Šogad Feimaņos varbūt ir tāpēc šī ir tāda, kā zināmā, arī jubilejas izstāde. Un Feimaņi, kā mēs zinām, ir bijis vecais Silajāņu potnieku centrs. Un vecais nosaukums Feimaņiem ir bijis Vīnmiņs. Arī paši keramiķi ir gandarīti par šādu vienoto izstāžu veidošanu. Šogad meistari īpaši atzinīgi vērtē izstādes daudzveidīgumu un krāšņumu, tāpēc ik viens apmeklētājs šeit atradīs sev ko tīkamu. Ļoti interesanti tas, ka ir ļoti daudz pārstāvju pirmkārt, un līdz ar to ir ļoti liela dažādība. Un cilvēkiem, kas nāk uz izstādi, viņiem ir vienalga kā, bet kāds pots jau uzrunās. Lai gan izstādē pārstrā varēja vērot Latgales keramiķu dažādo formu un veidu traukus, tomēr visas visvairāk priecēja potnieka Antona Ušpaļa veidotie 6 Latgales keramikas vecmeistaru māla portreti. Kā atzīst pats meistars, viņam padomā esot izgatavot vēl 6 šādus portretus. Mākslas vēsturniekam Pujāt Jonam veltēju tādu figurālu grupu. Tā ir rakstīts, ka tamos jaunību dīnu laikos, kad Latgales keramikā bija liela krīze, lieli nodokļi, tādā gorā, bet tad sapratu, ka vajag arī parodīt tautai, kā es goju tieši pie Pelšis kunga, tad sacīja kungs bīdris, pie Pelšis bīdra, Čumadara vecmeistaru darbi, kad es izklāja iz golda, tad aptvēra, ka tiešām Latgales keramika spēj laistos, jos nevar ar nodokļiem nužņaukt. Visu apmeklētāju sirdis priecēja gan Maltas tautas mūzikas ansamblis, kas apdziedāja keramiķus un dziedāja tautiskas dziesmas, gan vietējie bērnu un sieviešu vokālie ansambļi. Savukārt apmeklētāju sejās varēja redzēt prieku un abrīnu par keramiķu prasmīgo roku darbiem. Protams, kaut kas ļoti oriģināls un skaists, jo Latgales keramika mani no laika gali patikusi. Un man ir sava kolekcija arī neliela mājās. Tā kā šoreiz atkal pārsteidz jaunas gleznas, kā tās ar keramiķu vai ne attēliem. Un tāda ļoti liela grīdas vāze no Daugavpils, kas ir ļoti skaista. Darbi ir ļoti daudz un skaisti, un arī tādi jauni autori, kas līdz šim nav tā iepazīti varbūt, nav zināmi. Jāpiebilst, ka šajā izstādē var aplūkot 34 keramiķu darbus no Rēzeknes, Daugavpils, Prēļiem, Krāslavas un Alūksnes. Izstāde Feimaņu kultūras namā apmeklētājiem būs pieejama 1 mēnesi.